no 1. līdz 5. pantam ir šādi vārdi sacīti. Mūzus ganīja Jetrus, sava sievas tēva Midjāna priestera avis. Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmās no ērkšķu krūma, un viņš skatījās un redzēja ērkšķu krūmus dega ugunī, bet nesadega. Tad Mūzes sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot un sauc tam no krūma un sacīja, Mūzu, Mūzu. Mūzes sacīja, te es esmu. Un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Āmen. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo žēlstības rītu, kungs, debes Tēvs, ka varam būt Tavā namā, Tēvs. Lūdzos par Tavu vārdu, ka tas nāk mūsu sirdīs un dvēselēs, Tēvs, ka tas izaug kā mūžības sēkla, Tēvs, kas nes svētīgus augļus, Tēvs, un es lūdzos, ka tas var krist svētīgā zemē, Tēvs. Lūdzos arī par Raivu, Tēvs, ka Tu svētīdams svētī viņu, ka viņš pasaka visu to, kas mums ir jādzird, Tēvs, un ka tas nes Tev svētību, kungs, debes Tēvs. To es lūdzu Tavā vārdā. Āmen. Āmen. Variet apsēsties. Man ir patiesa prieks jūs redzēt tā kunga namā, kas liecina, ka mēs tādā kuplā skaitā varam būt, kad ir svētdiena pienākusi. Vēl viena nedēļa ir aizsteigusies, ir pienācis novembris, bet tā kunga žēlastība ir tā pati. Ticiet vai neticiet, paskries arī novembris vēju spārniem. Un pienāks decembris, bet tā kunga žēlastība ir tā pati. Tas kungs ir tas pats. Un mēs kā Dieva bērni varam atkal no jauna to ieraudzīt, samanīt un sajust savā dzīvē, ka mūsu kungs mainās, pasaule mainās, bet kungs nemainās. Un par to mums visiem būtu jābūt šajā rītā ļoti priecīgiem un starojošiem. Kungs ir nemainīgs. Nav jau nemaz tik viegli tam cilvēkam mācīties bīties Dievu. Mēs dzīvē daudz ko apgūstam. Mēs mācāmies jaunas lietas. Starp citu, tu mācies jaunas lietas dzīvē. Jums ir kāda joma jūsu dzīves ritumā, kur tu saki, es gribētu iemācīties kaut ko jaunu. Ir, un tas ir svētīgi, un to vajag darīt. Jo, redziet, arī mācīties jaunas lietas dzīvē, tam ir vajadzīga piepūle un disciplīna. Tieši tāpat kā sekot dzīvajam Dievam, ir vajadzīga piepūle un disciplīna. Jēzus vienā vietā saviem mācekļiem atgādina šos tik zīmīgos vārdus, kur saka, cīnieties, ieiet debesu valstībā. Par ko tad vajadzētu cīnīties? Vienreiz glābts, mūžam glābts. Tāda mācība skan šodien pasaulē. Nekādas cīņas vairāk. Vienreiz atdevu savu dzīvi Jēzum, tad nu tikai dzīvo un baudi šo jauno dzīvi, ko Kristus tev ir devis. Es ticu, ka tie, kas mēs šeit sēžam, mēs ļoti labi apzināmies, ka tā ir maldus mācība. Nē, cīnieties, iet debesu valstībā, un ko es ar to gribu teikt, ka Dieva cilvēkam nemaz tik viegli nebūs šodien turēties pie Kristus. Turēties pie evaņģēlija vēsts. Nāks cīņas, nāks grūtības, bet Dievs apsola, es vienmēr būšu jums līdzās. Jūs visas tās grūtības, ko jūs dzīvē pieredzēsiet, jums vairs nebūs jāpārvar savā spēkā, bet jums tam visam tiksiet pāri ar manu palīdzību. Iedomājies, tad, kad tu nonāc grūtībās, tu vari būt pilnīgi pārliecināts, ka šajā brīdī tev blakus ir dzīvais Dievs. Aiz kura muguras tu vari justies kā aiz vienas milzīgas klints, tāpēc, ka tavu dzīvi pavada dzīvais Dievs.
Mēs dzīvē varam mācīties jaunas lietas un iesakt to darīt, bet mēs nevaram iemācīties bijību. Kā lai iemācās bijību pret dzīvo Dievu? Jo redziet, bijība nav bailes. Nevajag sajaukt bijību ar bailēm. Bailes cilvēku dzen izmisumā. Bijība Dieva cilvēkam liek locīt ceļus sava Dieva priekšā. Lasot Bībeli, mēs redzam, ka pats Dievs savai tautai māca un atgādina par to, ka viņš ir svēts. Mēs to tik ļoti varam, tie, kas esat lasījuši veco derību, ļoti izteikti. Svētais Dievs, es esmu Dievs. Mūzes grāmatā Mūzum Dievs atgādina, es esmu tas, kas es esmu. Un vienmēr, tad, kad Dievs skatās uz cilvēku, uz tevi un mani, viņš saka, tu esi cilvēks, bet es esmu Dievs. Un to mēs vienmēr atceramies. Nevis jautāt, kas man ir svēts, bet apzināties, ka Dievs ir svēts. Cilvēki dažkārt mēdz āloties un sacīt par lietām, man šī lieta ir svēta, man tā lieta ir svēta. Bet tas patiesībā ir ļoti bīstami. Kāpēc? Ja mēs lietām piešķirām svētuma nozīmi, tad tās lietas mūsu dzīvē ir ieņēmušas Dievu vietu. Tie mums ir kļuvuši par aukiem. Jo vienīgi, kas pasaulē ir svēts, ir Dievs. Un nevis krustu priekšā, nevis ikonu priekšā mums ir jāloc savu ceļu, bet svētā Dievu priekšā. Mums ir jānoliec savu galvu un jālok savu ceļu. Jo zemāk tu liecies, jo labāk. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs esam nonākuši svēta Dievu priekšā, pie kura nav grēka, pie kura nav pārmaiņu ēnas. Jāņa 1.18 saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas viņu mums ir darījis zinām. Jo redziet, neviens nepaliktu dzīvs no cilvēkiem, ja viņš spētu redzēt svēto Dievu. Iedomājieties, ko mūsu acis nav skatījušas. Tiem, kam jūs jau esat ar sirmām galvām, jūs varētu stāstīt stāstus un rakstīt grāmatas par to piedzīvoto. Viena cilvēka dzīves laikā mēs redzam tik ļoti daudz ko, ka vienā brīdī cilvēks saka, ar ko šī dzīve mani vairs varētu pārsteigt. Dievs var pārsteigt. Un vecajā derībā Dievs atgādina, ka nav iespējams viņu skatīt vaigā. Neviens no cilvēkiem nepaliktu dzīvs. Arī mēs šodien. Mūzes sastapšanās ar svēto Dievu notiek arī Sinaja kalnā. Un Sinaja kalnu mēs atpazīstam kā vietu, kur tika doti 10 baušļi, pirmie likumi Dievam, cilvēkiem, ko Mūzes pierakstīja uz akmens plāksnēm. Sinaja kalnā Mūzes neredz fiziski Dievu, jo Dievs Mūzum parādās mākonī, 2. Mūzes 34.5. Un Dieva svētums ir tik neaprakstāms, ka Mūzes dodoties lejā no Sinaja kalna, Bībele mums saka, 2. Mūzes 34.29, ieklausieties, viņa vaiga āda spīdēja no to, ka viņš bija bijis Dieva godības priekšā. Un šajā rītā mēs lasām, ka svētais Dievs liek Mūzumu novilkt appaus, jo tā vieta, kur viņš stāv, ir svēta. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tajā vietā ir Dievs. Un 2. Mūzes grāmatā 3. nodaļā Dievs saka Mūzum, ka viņš vēlas izvest savu tautu no verdzības Ēģiptē un ka viņš lietos Mūzu, lai to šo darbu iesāktu. Un patiesībā šis ērkšķu krūms un Mūzes, ko mēs nolasījām šos pāris pantus, ir stāsts par tādu izredzētību, kur Dievs izredz sev darbinieku, vadoni, kas izvedīs Izraēlu tautu no verdzības Ēģiptē. Kā lai parāda un māca
Dieva lielo svētumu un varenību spītīgai un nepaklausīgai Dieva tautai. Tāds bija tā laika lielais jautājums. Mūzes grāmata pasaka, 2. Mūzes grāmata pasaka, ka Izraēla tauta bija spītīga un nepaklausīga Dieva tauta. Kā šai Dieva tautai tas neatceļ, ka viņa nav Dieva tauta, tāpēc, ka viņa ir spītīga un nepaklausīga. Kā lai šai Dieva tautai liek bīties svēto Dievu? Ar vareniem brīnumu darbiem, kur cilvēks pārstāj skaidrot. Kur cilvēkam vairs nav loģiska, cilvēciska izskaidrojuma tam, kas notiek. Un tad, kad jūs esat lasījuši šo iziešanu stāstu, kā viņš ar faraonām nāca ar šīm mocībām, sita par klinti, kur ūdens nāk laukā, tie visi ir notikumi, kur cilvēka prāts to nespēja izskaidrot. Bet ko darīja Izraēla tauta? Ko darīja Dieva tauta? Tad, kad viss bija ļoti, ļoti slikti, tad viņi brēc pēc Dieva. Un tad, kad mazliet vētri norimās, viņi teica, mēs gribam doties atpakaļ uz Ēģiptē, jo tur bija, atcerieties, vienu trešdienu, ko sludināja, tur bija tās melonas un tie gurķi, un tie sīpoli, un tie loki, un visas tās svētības. Un mēs varbūt arī mazliet sevi varam norezonēt. Tieši tādā, mēs nonākam tieši tādās pašās situācijās, ka tad, kad mums dzīvē ļoti, uznāk bēdas, mēs kliedzam pēc Dieva, bet tad, kad mākoņi no padebes noklīst un iestājās skaidrs laiks, iestājās miers mūsu dzīvē, cilvēka sirds kaut kā kāpjās no Dievu. Es nezinu, kāpēc tā. Man nav tam atbildes. Es dzirdēju vienu Dieva kalpu vienā sprediķī sakām, un es pie tā arī tā savā ticības dzīvē pieturos, un tas ir man. Ja tev tas nav tev, tu to var vispār nedzirdēt, ko es šajā brīdī saku, bet labklājība cilvēku ved postā. Pārlieku dzīvot labklājībā, cilvēka sirds atmirst no Dieva, ja griežās prom no Dieva, tāpēc, ka visu laiku ir labi. Un nereti mūsu dzīvē vajag zemestrīces, nereti mūsu dzīvē vajag kā tumšu mākoni, kas mums liek atkal griezties pretī dzīvajam Dievam un saukt atkal uz viņu. Un šodien Dieva svētums nav mazinājies un Dievs nav mainījies. Man šie vārdi ir stiprinājuši manā ticības dzīvē, un es nesaku, ka tas ir viens no vēl vieniem mīļākiem man Bībeles pantiem, bet tad, kad man ir grūti, tad, kad arī manā dzīvē uznāk vētras, tad es šo pantu sev atgādinu. Jēkab 1.17 saka, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva un ieklausies, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Dieva mīļotais, tu vari iedomāties, ka tavs Dievs nemainās. Mums pasaule mainās, pasaule jūg prātā, kurā mēs dzīvojam. Pasaule paliek arvien tumšāk, bet tavs Dievs nemainās. Viņš ir uzticams tavā dzīvē visās lietās, visās situācijās, lai kādās vētrās vai tumšās ielējās tavu dzīvi nonākt. To var teikt, vienīgais, uz ko es šobrīd varu paļauties, ir mans debesu tēvs. Vecajā derībā. Jūs lasījāt afišā novelts appauze. Neviens nav ar zeķēm. Viss ir ar appaviem. Jo redziet, arī svētrunas virsrakstam ir jāiedod mazliet kāda intriga. Ka jūs nāktu tikai tāpēc noskaidrot, kas man laidīs ar appaviem iekšā vai nelaidīs ar appaviem iekšā. Vecajā derībā kurpju novilkšana simbolizēja Dieva godbijības atzīšanu. To nozīmēja novilkt appavus svētā Dieva priekšā. Mēs lasām, tad, kad tika apzināts grēks Dieva tautai, tad ko darīja? Ko darīja Ieps? Noskuva galvu pliku, noģerbās pilnīgi kails, uzvilka maisu un sēdēja pelnos. Tāda bija atziņa. Tā pārdzīvoja par grēku, ka mēs esam sagrēkojušies svētā Dieva priekšā. Ne jau cilvēku priekšā, bet svētā Dieva priekšā. Noskuja galvu, pilnīgi kaili maisos. Es tagad tā vizualizēju, melnie atkrituma maisi. Iekāp iekšā, lejā no apkuras katla pelnus laukā un apsēžos tur. Tāpēc, ka es ļoti pārdzīvoju
par to, ka es esmu sagrēkojies pret savu Dievu. Tajā laikā bija tā izpratne. Un apavu novilkšana tajā laikā, to, ko arī Dievs pie ērkšķkrūma māca Mozumu, apstājies, novelc apavus, jo tā zeme, kur tu stāvi, ir svēta. Apstājies, vakar braucām ar sieviņas uz Skodu iepirkt pārtiku, un mūs aptur pirmo reizi robežsardze. Mūs tur malā, viņš runā, manuprāt, ka viņš runāja lietuviski. Es neko no viņa nesapratu, ko viņš prasa, bet es tā automātiski velku no somiņas ārā pasi, tiesības. Un es tā braucu, es domāju, mēs arī reizēm nesaprotam viens otru, mēs kaut kādas lietas darām automātiski. Un tas robežsargs iznāk priekšā ar savu zizli, apstājies. Es tūlīt tev pārbaudīšu. Mēs varētu arī mazliet šādu principu, ko Dievs saka Mozum, apstājies, jo tā zeme, kur tu stāvi, ir svēta. Nepadzīsim svētumu no savām pielūgšanas vietām, no mūsu dievnamiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tai vietai ir liela nozīme. Jūs esat priecīgi, ka mums ir dievnams? Es esmu Dievam tik ļoti pateicīgs. Es Dievam esmu tik ļoti pateicīgs. Mums, draudz, ir kur pulcēties. Mums nav jāīrē telpas, mums ir sava pielūgšanas vieta, kur mēs varam nākt tik svētdienu. Jūs arī redzat to nedēļas aktivitāšu sarakstu. Man ir garīgās mājas, kur atnākt. Tai vietai ir īpaša nozīme. Īpaši Mozus laikā senatnīgais priekšstats bija kāds Dievs mājo kalnā. Tā uzskatīja senatnē. Dievs, kur mājo, kalnā Dievs mājo. Tā kalni bija īpaša vieta. Un mēs varam redzēt, ka kalnu konteksts Bībelē, ka kalniem tiek piešķirta īpaša nozīme. Ko mēs redzam? Kur Jēzus gāja ar saviem mācekļiem? Eļas kalnā. Man Bībeles stundā, nepateikšu, vai tā māsiņa ir, bet man uzdeva jautājumu, kāpēc Dievam bija tik cītīgi jākāp kalnā, kāpēc viņš nevarēja, kam kāp kalnā, kad tu esi noguris? Gribat uzkāpt kalnā pēc smagas darba dienas, lai pielūgtu Dievu? Visi grib. Reizēm, kad tu esi pārstrādājies, tu saki, kaut es tikai tiktu līdz gultei, kādā kalnā vēl kāpt. Jēzus kāpa Eļas kalnā, lai pielūgtu Dievu, viņš arī ņēma līdzi savus mācekļus. Ko mēs vēl redzam par Sinaja kalns? Sinaja kalnā Dievs dod šos likumus. Dievs mājo tajā kalnā. Horeba kalns, Ēlija. Ēlija iet satikties ar Dievu, un viņš saka, kā Dievam ir jānāk, droši vien zemestrīcē. Nav, ugunī nav. Vai dieniņ. Lēnā balsī, klusā balsī. Arī tas notiek kalnā. Arī mums, draudzēm, ir uzticēta vieta. Šis lūkšana templis. Par šo fizisko templi ir jārūpējas. Un man ir prieks, ka mēs varam būt draudze, kura varam rūpēties par fizisko templi. Un tad, kad es saku fiziskais templis, dievnams, tad es nedomāju tikai dievnam iekšpus, bet arī ārpus. Kāpēc? Tāpēc, kad arī iekšpus un ārpus nodod liecību par to, kādi ir kas? Dievu bērni. Kādi ir Dievu bērni, kā viņi rūpējās par lietām. Iedomājieties, mēs nāktu uz draudzi, kur būtu nātris līdz puslogiem, zāli nekad netiktu pļauta, te ienākt paspērt vienu kaudzi ar gružiem, otru kaudzi, tāda sejas izvietotos, un tad mēs nāktu un slavētu Dievu. Kaut kas nebūtu kārtībā. Droši vien būtu jānāk visiem kopā, jāsakobi dievnams, iekšpus un ārpus. Kāpēc? Mēs ticam, ka šeit mājo Dievs. Mēs ticam, ka Dieva gars ir šajā rītā ar mums kopā, šajā vietā, šajā pielūgšanas vietā. Ko darīt ar garīgo templi? Šo mēs mākam slaucīt, mazgāt, pļaut zāli, stādīt puķes. Kā ir ar garīgo templi? Sakopsim fizisko templi, garīgo atmetam nost? Droši vien, ka nē. Arī par garīgo templi ir jārūpējās Dieva draudzei un mums Dieva bērniem.
Ir stipri jādomā šodien visām Dieva draudzēm. Tā nav vēsts tikai Priekulas draudzei, tā nav vēsts tev un man. Tā ir visiem, kas to dzirdēs. Šodien Dieva bērniem ir stipri jādomā, vai mēs neesam ļāvušies Dieva namā sanest lietas, darīt darbības, kuras nepagodina svēto Dievu. Ja reiz svētā Dieva priekšā kurpes ir jānovelk mūzum, kāpēc mēs varētu iedomāties, ka mums būtu jārīkojas citādi? Ja Dievs ir tas pats, kas bija vakar mūžīgi, šodien un mūžīgi varens. Šodien mums kopīgi ir jālūdz no Dieva gudrība, ka iespējams kaut kas ir jāmet laukā no dievnamiem. Ko tad? Man ļoti patīk šeit. Man šie kori soli patīk. Šos solis vispār pirmo reizi, kad es ienācu Priekulas Baptistu draudzē, es tā domāju, man tukumā šādus vajag. Jums būtu bijis mazliet vairāk, es būtu teicis, jūs man nevarat kādus aizdot, es tukumā viņus gribu, ļoti skaisti izskatās. Bet ko es ar to gribu teikt, kad arī šodien Dieva bērniem, ne jau vien mācītājiem, ne jau padomas cilvēkiem, arī tev ir atbildība par savu draudzi. Ir jāskatās, vai šodien kaut kas nav jāmet laukā, kaut kas par daudz ir sakrājies. Mēs tā darām ar savām drēbēm, drēbju skapiem. Mēs taču arī nekrājam, lai kodas un rūsu tās maitā. Viss, kas ir par šauru, par platu, par vairāk nedara, mēs vai nu atdodam, vai nu drēbes izmetam. Tieši tāpat arī dievnamā. 2. ķēniņa grāmata, 23. nodaļas 4. pants, ieklausieties. Un ķēniņš pavēlēja augstajam priesterim Hilikijam un priesterim, kurš pēc amata bija 2. un sliekšņu sargiem. Es pieļauju, ka vecajā derībā sliekšņu sargi bija kārtībnieki. Mēs viņus saucam šodien par kārtībniekiem. Tie bija sliekšņu sargi. Klausieties, lai tie iznes ārā no tā kunga nama visus tos priekšmetus, kuri bija darināti Bālam un Ašērai, kā arī visiem debesu zvaigznāju pulkiem, un lai tie visi tiek sadedzināti ārpus Jeruzalemes laukos pie Kidronas, bet to pīšļus nonest uz Betēli. No tā kunga nama izmest laukā. Mums ir šodien, ko izmest laukā no kunga nama, no Dieva nama. Mēs varētu domāt, vai kad mēs pēdējo reizi pārskatījām savus grāmatu plauktus draudzēs. Vai tur nav atnesta kāda, mēs esam pārliecināti, ka mūsu grāmatu plauktos nav kāds horoskopu žurnāls ielicis. Netīšām. Ne jau uzreiz tīšām. Atnāc kāds cilvēks, kurš Dievu nepazīst un atstāšu te. Tas, kas nāk tīri draudz, nepaskatās, ieliek grāmatu plauktā. Kad mēs pēdējo reizi esam tīrījuši Dievu namu, rūpējušies par to, lai šeit Dievam būtu tīkam mājot, un viņš gribētu šeit mājot. Vērojot laiku, kurā mēs dzīvojam, man personīgi nāk sadzīt, ka dievbijība iet mazumā. Arī mums ir jāuzmanās, kad mēs neienesam dievnamos lietas un reizēm darām iespējams arī darbības, kas nepagodina svētu Dievu. Mēs esam aizmirsuši apstāties un novilkt kurpes no savām kājām. Šodienas pasaulē garīgās un pasaulīgās lietas ir saplūdušas vienkopus. Un daļa Dieva bērni ir apjukuši, ka mēs vairāk viņus nevaram izšķirt, kas patīk Dievam un kas patīk pasaulē. Sliktu saucam par labu un labu saucam par ļaunu. Mēs dzīvojam laikā, kurā ar grēku mācās sadzīvot, nevis grēku nožēlot. Un iespējams, ka mēs esam pazaudējuši to funkciju, ko Jēzus evaņģēlijos atgādina. Viņš saka šos vārdus: jūs esat sāls šai pasaulē. Un ko dara sāls? Sāls sāla. Sālī ir dota funkcija sālīt šo zemi. Ar to domājot, kad reizēm var pienākt brīdis arī mūsu dzīvē, kur mēs vēlamies tādu ērtu, sevis izveidotu kristietību, kurā svētais Dievs ir nolikts aiz dievnam durvīm un aicinām viņu tikai tad, kad mums no viņa kaut ko vajag. Vispār. Kāpēc jums ir izveidojies, jeb mums ir izveidojies priekšstats,
kad ir tik liela pārliecība, ka Dievs piedalās dievkalpojumos. Pirms kāda laika šo jautājumu dzirdēju, man personīgi viņu uzdeva. Un es kā tāds jauns garīdznieks, tāds dumpīgs pēc rakstura, es domāju, ko var muldēt aplamības? Kā var Dievs nebūt dievkalpojumā? Var. Kāpēc mums ir pārliecība, ka šodien mūsu vidū piedalās pats Dievs? Kāpēc mēs tik ļoti turamies stipri pie pārliecības, kad šodien Latvijā, cik notiek dievkalpojumi, visas konfesijas saņemot kopā, diezgan daudz? Kāpēc ir pārliecība, ka Dievs tur piedalās? Un es pamatošu savu domu. Jesajas grāmata 1. nodaļa, no 13. panta. Nenesiet man vairs veltīgo un liekulīgo ēdumu upuri, to kvēpināmā smarža ir negantība un iedveš man riebumu. Es neieredzu un nevaru ciest jūsu jaunajos mēnešos un sabata noturamās svētku sapulces, jo tās gan ir krāšņas un svinīgas, bet tai pašā laikā bezdievības pilnas. Es ienīstu jūsu jaunos mēnešus, jūsu gadskārtējos svētkus. Tas man ir par nastu, tie man kļuvuši neciešami. Un ziniet, pie kā es nonāku? Nonāku pie vienas tādas atziņas, kad šodien sirdis cilvēkiem ir jāpadara svētas. Mēs varam sakopt savus dievnamus. Mēs varam spodrināt, un tajā laikā tiešām tās sapulces bija krāšņas un iespaidīgas. Mēs šodien varam iet kādās citās konfesijās un redzēt krāšņumu. Lielu krāšņumu. Bet vai cilvēku sirdis ir svētas? Jāņa 12:24 saka, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Dievam visos laikos ir bijis grūti sadzīvot ar remdeniem kristiešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pazīst savējos. Un arī šodien Dievs atgādina saviem bērniem un saka, ko tad? Apstājies. Tu esi tā padomājis, cik tev dzīvē viegli ir apstāties. Apstāties no savas ikdienas steigas, gan jau jūs kādi sēžat, un jums ir plāns jaunai nedēļai, kādiem darbiem, pienākumiem, atbildībām. No tās visas mūsu dzīves, ko ieskauj darbs, privātā dzīve, ilgas gaidas no šīs pasaules, gaidas no Dieva, cik mums ir viegli apstāties. Un vispār, ko nozīmē tev personīgi apstāties no dzīves? Cits saka, ir rudens. Ziniet, kā es apstājos? Es vakarā vai vakars vai rīts ir tumšs. 5 jau ir praktiski tumšais logs. Es paņemu iededzinu sveci. Dedzināt rudenī sveces un ziemā. Tas tāds sveču laiks. Es iededzinu sveci un atveru Bībeli. Telefonu es aiznesu, nolieku tālāk un izslēdzu ārā skaņu. Un es tiešām man liekas, ka tā man ir tā apstāšanās. Kad es varu norimt no tās visas burzmas, no tām ziņām un ēpastiem un vajadzībām un darbiem un entiem pienākumiem mūsu dzīvē, kur tu vari aiziet mājās, uzdedzināt sveci, es nezinu, uzkāpt kalnā, aiziet pastaigāties vienam klusumā, kur tev nav jāmeklē telefons, kā atkal atbildēt, kur atkal kaut kas man jāskrien un jādara, un norimties. Apstājies. Jo tā vieta, kur tu esi atnācis, ir svēta. Arī šodien Dievs saviem bērniem saka, apstājies un nenāc tālāk. Es atgādinu vietu, kur tu esi atnācis. Es šeit mājoju. Jo kas šodien ir svēts? Vai nav tā, ka mēs arī Dievu vārdu nelietīgi cilvēki? Es tagad nerunāju tikai par kristiešiem, es arī runāju par cilvēkiem, kur Dievu nepazīst, nelietīgi valkājam Dievu vārdu. Ja cilvēks nelietīgi valkā Dievu vārdu, kā mēs valkājam nelietīgi Dievu vārdu? Ak, Dievs, apžēliņ, ak, Dievs, apžēlojies.
Man darba kolēģi katrā vārda galā teica, Jēzus Marija. Un es vienā brīdī teicu, kurā vietā ir? Kur? Es gribu iepazīties ar Jēzu un Mariju klātienē. Un viņi saka, ko tu tik drastiski tu uztveri? Es saku, bet es gribu iepazīties, kāpēc nelietīgi valkā Dievu vārdu? Kas ir svēts šodien? Šodien cilvēki par svētumu runā apmēram tā kā pa darbu ikdienu. Man ir svēts tas, man ir svēts tas. Mana mamma praktiski gada laikā ar nieru mazspēju aizgāja no šīs pasaules. Un viņa pie savām pēdējām dzīves dienām viņa pienāca pie manis un iedeva man tādu metāla krustiņu. Un viņa teica, dēliņ ņem un nesā to sev līdzi Karina kaklā vai nesā makā, bet nesā to sev līdzi. Tas tev pasargās. Es vienā dienā, kādu jau laiku atpakaļ, ziniet, jums arī makā sakrājās sīk nauda. Centi, 2 centi, 10 centi. Un tad tu reizēm ir tāds kalns ar tām monētām, ka tu tā īsti arī neielūkojies, kas tev tajā makā ir. Un es atrodu to krustiņu. Tur iespraucies, tajā vienā stūrītī, tas krustiņš, uz ko man mamma teica, tas tev lai vienmēr ir līdzi. Vienmēr. Kaut tāds svētuma simbols. Mašīnās citreiz cilvēkiem ir salikts 3 ikonu zīmītes ar kaut kādiem tur svētais Antonijs vai. Un viņš saka, ja man šīs zīmītes 3 būs mašīnā, es nekad to mašīnu nesasitīšu. Un stirna. Un mašīna nav vairāk. Un viņi iet pie savā priestera un viņi saka, ko tu man brāķi te smērēji? Lik man ielikt iekšā mašīnā 3 ikonas un nesasitīšu mašīnu un sasitu mašīnu. Ziniet, kāpēc tas tā ar mums notiek? Tāpēc, ka mēs sākam ar lietām pielūgt citus dievus. Svēts ir vienīgi Dievs. Un tas, uz ko mums šodien ir jāpaļaujās un jācer, nav ne krustiņi, ne ikona bildītes. Tava vecmāmiņa tev var atstāt pašu dargāko krustiņu pasaulē, un viņa saka, nesā mans bērns, un tu dzīvos, un tu vilsies. Vienā dzīves brīdī tu vilsies. Tāpēc, ka lietas nepasargā cilvēku, bet Dievs pasargā cilvēku. Un tad es atgriežos pie tā, kas mums ir jāizmet ārā no saviem dievnamiem. Varbūt tiešām ir jāpārsteigā dievnam un jāpaskatās, kas ir liekas šodien, uz kā es lieku savu cerību lieki. Tāpēc arī baptistu dievnam ir tik askētiski. Mums ir viens krusts. Bet, kad jūs ienāksiet baptistu dievnamā, man kādi cilvēki ir teikuši, kas tā, privāta māja kaut kādi? Kas tā pa baznīcu? Tā jau nav nekāda baznīca. Bet ne jau kas tajā baznīcā ir iekšā, bet kas ir cilvēku sirdīs. Kas ir jāizmet ārā arī no dievnamiem un arī no mūsu sirdīm. Un noslēdzot. Lielos vilcienos par svētumu jēdzienu šodien cilvēki ķiķina. Man reti gadās nokļūt dievkalpojumā, kur es varu būt kā jūs šobrīd, skatītāji, vai piedalieties, klausieties. Un es tādā nokļūstu. Bet, ziniet, ir tas termins profesionālais stulbums. Tā ir pareizi teikt, ka tu no malas ieraugi lietas, ko tu pats dari ikdienā, tu sāc piefiksēt un redzēt, un tu vienā brīdī vairāk dievkalpojumu vispār nedzirdi, jo tev ir ieslēdzies šis profesionālais jocīgums. Tā es noformulēšu. Un es tā sēžu, kā jūs sēžat un baudu dievkalpojumu, un tā ir vakarēdiena, svētdiena. Un sprediķis ir pateikts, kopdziesma ir dziedāta. Un jābauda vakarēdienas. Un mācītājs iznāk priekšā, un viņš saka, draudzi, zemosimies Dievu priekšā un lūksim grēku piedošanu, izmeklēsim savu sirds, lai mēs varētu nākt pie vakarēdienu. Un ziniet, kas man traucēja viņu baudīt? Es gribēju siksnu novilkt un aiziet kavienu iedot. Viens slavēšanas cilvēks, kurš apsēžās, mācītājs saka, lūksim Dievu, viņš apsēžās rubīnu degunu un sarunājās ar zāli. Un es tā vienreiz galvu uz viņu paceļu apstos. Viņš redz, ka es uz viņu skatās, neliekās nezinas. Viņš tā patiesībā visu lūkšanu laiku nostāvēja, meklēdams kaut ko savā degunā un ālojoties ar zāli. Es nezinu, kas viņam tur sēdēja, draugs vai draudzene, ar ko viņš tur sarunājās.
Un tad es domāju par svētumu. Kur tad mēs esam atnākuši? Vai tiešām dievkalpojums nav tā vieta, ka mēs nākam Dievu priekšā, kur nevis ģitāru stīgas ir jānoskaņo dievkalpojuma laikā, bet tas ir jādara mēģinājumā. Vai ne tā? Deguns ir jāizšņauts pirms dievkalpojuma, lai Dievu lūdzot, tas cilvēkiem nav jādara. Mīļie, bijība ir pret Dievu pazudusi. Un man ir jāatzīst, ka liela daļa, un tagad ieklausieties, savādāk jūs domājat, tas Raivis tikai uz to draudzi vien te. Klausieties. Liela atbildība šodien arī gulsts uz ganiem. Izraēla draudze Mūzes laikā patiesībā jau neļāva sevi ganīt, un gani neganīja Dieva draudzi, bet tikai izpildīja savu kalpošanas daļu. Kā mēs šodien sakām, ievilka ķeksīti. Palīdziet man atbildēt kopā uz manu jautājumu, kāpēc, pēc kādiem kritērijiem šodien draudzes izraudzās savus mācītājus? Ko viņiem vajag no viņiem? Dievkalpojumu, lai novada. To diekons var izdarīt. Ko vēl no mācītāja vajag? Lai labi runā. To es esmu dzirdējis. Lai labi runā. Galvenais, kas prediķis labs. Pārējais, man vien brīdi bija tāda pieredze, kur draudz pasaka, klausies kanceli. Stāv kancelē un dara savu darbu, nejaucies iekšā. Neskaties ne pa labi, ne pa kreisi. Tur ienes kaut ko, nē, tā nav tava atbildība. Tu gatavoši tancēs prediķis un tikai mums saki. Pēc kādiem kritērijiem šodien draudz izvēlās savus mācītājus. Un Mūzes sacīja, un viņi Mūzumu, Izraēla draudz, klausieties, viņi saka, mēs nevēlamies, Mūze, ka tu te ar savu Dievu jaucies. Mēs esam nonākuši vietā, kur tikai manna ir. Ēģiptē bija daudz labāka dzīve, tur bija verdzība, tur mums bija jāstrādā, bet mēs visi vēlamies pie tām melonēm un gurķiem apakaļ. Tu ar to savu Dievu dari, ko tu gribi, mēs dosimies visi apakaļ. Vai šodien draudzēm vajag ganus, kas gana? Māca, aizrāda. Jeb ganiem ir jāatjauno amata apraksts. Kad mēs stājamies darbā, ko mēs darām? Mēs saņemam amata aprakstu. Un kas tajā amata aprakstā ir rakstīts? Amata aprakstā apraksta darbības, kas tev jādara. Iedomājieties mācītājiem amatu aprakstu. Cilvēku uzraksta amata aprakstu, kop draudzi, gatavot kvalitatīvus sprediķus. Es ālojos tagad. Ziniet, kāds ir mācītāja amata apraksts? Šī grāmata. Ganu amatu apraksts ir Bībele. Un Ecehēla 34:2 saka, cilvēka bērns sludini pret Izraēlu ganiem. Saki šiem gadiem, tā saka Dievs tas kungs, bēdas Izraēlu ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi. Vai ganiem nebija ganīt avis? Jūs viņu pienu gan dzerat, ar viņu vilnu ģerbieties un kaujat taukās, bet jūs avis neganiet. Tas citiem vārdiem nozīmē, ka gani, priesteri, mācītāji rūpējās tikai par savu labklājību, un viņiem ir vienaldzīgas cilvēku dzīves. Iedomājieties, Raivi, svētdienas rītā. Es atnāku uz jums tā paskatos, un es saku, jums, mīļie, galvenais noklausīties. Un dodaties mājās un dzīvojiet, kā jūs tur gribat. Tiekat paši ar savām problēmām galā. Es esmu vēl vienu ķeksīti ievilcis. Dzirdējāt manu sievas liecību, gadu jau mēs te esam. Gada vērti ķeksīšu pilns kalendārs un neganīt Dieva draudzi. Tāpēc šodien Dieva draudzēm un gadiem ir jāturpina līdzināties. Nevis laikmetam, kurā mēs dzīvojam, bet Jēzum Kristum. Un šo lietu laikam jau mēs dzirdam pietiekami ilgi, un mēs lasām Bībelē, kurā mēs arī varam lasīt, kur Jēzus saka vārdus saviem mācekļiem. Ko viņš saka? No kā mācieties? No manis mācieties. No manis mācieties. Tāpēc arī Dieva draudzei, draudžu gadiem, visā Latvijā, visā pasaulē ir jāmācās no sava kungu un glābēju. Tas būs vislabākais amata apraksts, vest sevi un Dieva draudzi pie svētā Dieva, ja mēs ņemsim šo amata aprakstu un viņu
lasīsim un pildīsim, kas viņā ir rakstīts. Novelc apaus svētā Dieva priekšā. Apstājies, mazliet norimst. Man kādreiz viena māsa prasīja svētā vakarēdienu, svētdienu. Viņa man prasīja, mācītāji, cik tu ilgu laiku iepriekš sagatavojies dievkalpojumam un svētam vakarēdienam? Es tajā brīdī mazliet kaunējos par atbildi. Jo reizēm tā dzīve ir tik spraiga, kad sanāk ķert, grābt un skriet, un nav bijis laika pilnīgi nekam citam. Un tad mēs ieskrienam dievkalpojumā, ieskrienam pie tā kunga altāra, un tad ir, kas ir no tā visa. Bet patiesībā mums vajadzētu jau laiku iepriekš svētīties. Kādreiz Baptistu saimē bija tāda svētīšanās sapulces. Kur no jums atcerās viņas? Varat pacelt rokas? Jā. Es neatceros, es viņas neesmu piedzīvojis. Es zinu, ka par viņām runā. Svētīšanās sapulces, kur cilvēki nāca ar apziņu, izlūgties grēku piedošanu no sava svētā Dieva priekšā. Ir tik maz cilvēku, kuri šodien ienāk, un tā nav forma, es jums, mīļie, nesludinu formu, un tas nav nekas pārmetošs, jo tad man ir arī jāpārmet pašam sev. Bet reti cilvēki šodien ienāko dievnamā pirms dievkalpojuma, nokrīt ceļos un pielūdz Dievu klusumā. Es reti tādus redzu. Kādreiz tā bija primārā darbība, kā nāca tā kunga namā, mēs locījām ceļus, izlūdzamies Dieva svētību, un tad mēs bijām gatavi no Dieva saņemt. Tad vairāk Dievam ne ar ko man nebija tajā dievkalpojumā jāpārsteidz. Es vienkārši saņēmu, jo es savu sirdi un savu prātu biju sagatavojis tam, ko Dievs man šajā rītā grib dot. Es arī ticu, ka jūs to esat sagatavojuši, jo mēs pēc brīža nāksim un baudīsim piemiņas mīlestību. Pie svētā Dieva, nevis pie kaut kāda Dieva, nevis pie krustiņa, kas tev ir makā, nevis pie tās manas zivs, kas man ir mašīnas otrā pusē, nevis pie tām tavām ikonu bildēm, kas tev ir mašīnā nost ar visu to, bet pie svētā Dieva. Pie tā mēs esam atnākuši. Un ja draudze šo var saglabāt savā sirdī un savās domās, mēs esam atnākuši pie Dieva, pārstāsim āloties, uztversim tās garīgās lietas nopietni, tad es ticu, mīļie, ka Dievs darīs daudz lielākus brīnumus, nekā mēs spējam pat iedomāties. Tāpēc, ka mēs būsim kanāli, caur ko svētais Dievs vispār var darboties. Lūksim Dievu. Mīļais un mūžīgais debes Tēvs, paldies par šo brīdi. Paldies, ka mēs varam atkal no jauna ieklausīties Tavā vārdā. Paldies, ka Tavs vārds brīdina, māca un samīļo. Un paldies Tev, Kristi, ka Tavs vārds nekad neieved cilvēku bezizejā, bet parāda izēju. Parāda gaismu, Kristu, kas esi Tu. Un Tēvs arī šajā svētdienas rītā, kad esam pie Tevis, Tēvs, atnākuši, kur mēs ļaujamies Tev mums kalpot, svētam Dievam. Svētais Dievs, Tu mazgāji saviem mācekļiem kājas, Tu ņēmi dvieli un ūdeni, un tiem nogurušiem ceļiniekiem mazgāji kājas. Tēvs, dod mums gudrību no Tevis mācīties. Kad mēs vienmēr pie Tevis nākām nevis ar baiļu pilnām sirdīm, bet ar bijības pilnām sirdīm. Un nekad to šajā pasaulē dzīvot neaizmirstam, kad mēs esam atnākuši pie svētā Dieva. Tēvs, dari mūsu sirdis šķīstas, Tēvs, attīri mūsu prātus. Tēvs, ja mums ir jāatgriežās pie pirmās mīlestības un jādara tie pirmie mīlestības darbi, Tēvs, es lūdzu nāc pie mums, pie katra. Un Tēvs atgādini, iedrošini, stiprini, lai mēs bez nekādām ierunām vienkārši atgrieztos pie Tevis, debes Tēvs, un lūgtu piedošanu par tiem darbiem, par rīcību, par valodu, ar kādiem mēs Tavā priekšā esam sagrēkojušies. Tēvs, es lūdzu, lai Tavas asins šķīst mūsu sirdis un mūsu prātus, kad mēs ar vientiesīgām sirdīm, Tēvs, kā tā pirmā draudze apustuļu grāmatā, kas ir aprakstīta, kad viņi ar vientiesīgām sirdīm lauza maizi un baudīja šo piemiņas mīlestību. Tēvs, dod mums šādas vientiesīgas sirdis, kas pateicībā un pazemībā bauda šo piemiņas mīlestību. Tavā vārdā. Āmen.